Pārstāvu uzņēmumu VT Timber, esam kokmateriālu tirzniecības uzņēmums. Piegādājam kokmateriālus būvniecības objektiem, mājražotājiem, kā arī privātpersonām gan lielos, gan mazos apjomos. Galvenokārt mūsu klienti jau ir ilgstoši mūsu esošie sadarbības partneri, kā arī, protams, mēģinam piesaistīt jaunus klientus. Tad tie galvenie rīki mums ir gan Facebook, gan arī, protams, mūsu mājaslapa. Mums bija ļoti svarīgi, lai mēs būtu atrodami Google. Daļa no mūsu klientiem nāk pie mums no rekomendācijām, citi viņiem iesaka, pie kā griezties. Un, protams, gribējām piesaistīt arī jaunus klientus, kuri par mums neko nav dzirdējuši, un arī mēs par viņiem neko neesam dzirdējuši. Gribējām, lai mēs esam atpazīstamāki, vieglāk atrodami. Mūsu partneri jau vairākus gadus sadarbojās ar e-komercija LV, tad arī saņēmām rekomendāciju par to, ka arī mums vajadzētu sadarboties. Problēmas bija tādas, ka pat meklējot par mums informāciju Google vai jebkur citur, tad par VT Timber bija ļoti grūti atrast kaut kādu informāciju. Respektīvi, mūsu mājaslapa nebija atrodama. Mūsu marketinga vadītājs sazinājās ar e-komercija LV, norunājām tikšanos, tikāmies un piedāvāja arī mums risinājumus, kā šo mūsu problēmu sakārtot un atrisināt. E-komercija LV sākotnēji veica mūsu mājaslapas tehnisko auditu, sagatavoja rekomendācijas labojumiem mājaslapā, uzlaboja saturu mājaslapā gan produktiem, gan pakalpojumiem un ievies arī tehniskos labojumus. Secinājām, ka mājaslapa ir jāpapildina ar mums svarīgiem atslēgu vārdiem, lai būtu atrodami Google meklētājā. Jau pēc nepilna mēneša mūsu mājaslapa ar šiem atslēgas vārdiem bija atrodama top pozīcijās. Arī pāris klienti ienesās pie mums ar apdars dēļu paraugiem, vai mums tādi ir uz vietas. Jautājām, kur par mums uzzināja, vienkārši Google meklēja apdars dēļu top 2. Principā, jau ir pagājuši kopš mēs sākam sadarbību ar e-komercija LV 2-3 mēneši. Jūtami palielinājusies privātpersonu plūsma, kas atrod mūsu Google, zvana, interesējās, jautā, brauc nebrīdinot. Man bija tā uzticamības sajūta, ka es varu uzticēties un kad man netiek stāstīts kaut kādas muļķības par to mājaslapu, jo pats īsti es tā kā līdz galam tās specifiskās lietas nepārzinu. Un tas arī bija tas, kad man likās, ka es varu atdot e-komercija LV un viņi ar manu mājaslapu strādā un viss tiek darīts. Kad, ja es ieraugu mājaslapā kaut kādu nepilnību vai vēl kaut ko, tad pietiek ar aizsūtītu ziņu WhatsAppā un ir ļoti ātrs reakcijas laiks, kad arī viss tiek novērsts. Pārskati arī tiek regulāri saņemti. Cik mēs esam redzami un kuri mums ir populārākie atslēgas vārdi, cik bieži mūsu mājaslapa ir apmeklēta un pārskats pa mēnesi, pret iepriekšējo mēnesi, par periodiem, pret periodiem. Sadarbības laikā arī saņēmām dažādas rekomendācijas par to, ko vēl papildus vajadzētu uzlabot, un arī tas, kad iedziļinās arī pašā produktā, kas ir tas produktu, ko mēs piedāvājam klientiem, nevis tikai no tehniskās puses, kad daram to, daram šito, bet kad ir iedziļinās produktā, un tas ir svarīgi. Jo nebija tāda sajūta, ka mēs esam nolīguši kādu uzņēmumu, kurš mums sakārto mājaslapu, bet bija sajūta, ka šie cilvēki strādā pie mums un tā kā ir mūsu cilvēki. Tā bija tā sajūta galvenā.